Es sveicināts jaunā raidierakstiem podkāstu Melns uz balta epizodē. Šoreiz ar tevi kopā Monta un Karmena. Un jau pavisam drīz dzirdēsi, vai, ja tu šo skaties video formātā, tad noteikti jau redzi, ka mums šeit Melns uz balta ir pievienojusies bijusī NATO ģenerālsekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos un ārlietu ministrijas speciāla uzdevuma vēstniece Baiva Braža. Labrīt, labdien, sveicināti! Arī labvakar, iespējams, kādam, kurš šo skatās ļoti vēlu. Sākoties Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā, un patiesībā labojoties kļūdos, bet man šķiet, tas bija jau vēl pirms tam, virtuālajā vidē, sociālo mediju vietnēs un dažādos propagandas kanālos izplatījās ļoti interesanti viedokļi par NATO, ka tas vai nu nav spējīgs neko darīt, vai tiek apšaubīta organizācijas loma, jēga šajā gadsimtā. Pirms šis iebrukums notika, nenotiek taču nekas tāds, lai vajadzētu NATO tagad baigi turēt roku uz pulsa. Arī tas tika dzirdēts, un visi šie teksti, visas šīs frāzes īsti nekur nav pazudušas, tās ir pieņēmušās spēkā. Un patiesībā arī mēs paši Latvijā mēdzam lasīt, un arī ir cilvēki, kas izplata dažādu misinformāciju par to, kas ir NATO funkcija. Tomēr NATO ir paplašinājies, gaidām, kad tam pievienosies arī Zviedrija, tas paplašināsies vēl vairāk, un šodien mēs noteikti parunāsim par to, un arī paši sevi varam atbildēt uz jautājumu, ko mēs vispār zinām par NATO, kāda patiesībā ir NATO loma, kas NATO ir un kas NATO nav, un kādēļ NATO 5. pantu ir tik izdevīgi izmantot kā instrumentu cilvēku maldināšanai, jo ir bijuši dažādi gadījumi arī Ukrainas kara kontekstā, kur kaut kas notiek, un tad kāds tvīto, ka slēdzam iekšā 5. pantu, vai tas ir tik vienkārši, vai tomēr tas ir citādāk. To mēs noteikti noskaidrosim. Un, Montes, vēlos jautāt tev, kā karš Ukrainā tavuprāt, un no tavas kā pētnieces un analītiķa viedokļa, kā tas ir mainījis iespējams uzskats par NATO? Jā, karš Ukrainā noteikti ir pavairojis šo dezinformācijas jautājumu un radījis sabiedrībai jautāt, vai NATO ir tiešām alianse, kura darbosies. Un, ja kādam ir izdevīgi izplatīt dezinformāciju par NATO, tad tā ir Krievija. Bet mēs gribam runāt par to, kādēļ Kremlim ir izdevīgi izplatīt dezinformāciju par NATO un kādi varētu būt aktuālākie dezinformācijas naratīvi un kā, piemēram, tos atspēkot. Kā neiekrist šajās dezinformācijas lamatās, un kuras galu galā liek mums apšaubīt drošību mūsu pašu mājās. Un, es domāju, mēs varam sākt ar aktualitātēm. Jā, mēs sāksim ar aktualitātēm. Tie ir tādi daži notikumi, kurus mēs esam atlasījuši, kas ir saistīti ar NATO, un es domāju, ka tev Baiba būs lieliski iespēja mūs pamācīt visus kopīgi. Paskaidrot mums nedaudz vairāk, kas ar to ir domāts. Jā, es sākšu. Pirmā aktualitāte varētu būt tas, ka mēs vienmēr esam domājuši, ka Zviedrija ar Somiju iestāsīs NATO kopā. Tas, diemžēl, nenotika. Pauzi uzlika Turcijas un Ungārijas ratifikācija. Tagad process virzās uz priekšu. Mēs gribējām jautāt, cik ļoti vienas vai divu valstu lēmumi ietekmē NATO aliansi un tās lēmumu pieņemšanu. Pirmkārt, liels paldies par ielūgumu un apsveicu valsts kancelējas komandu ar šādu iniciatīvu. Melns uz balta, Stratkom komandas izveide, katra kampaņa, ko mūsu cilvēki veic, manuprāt, tiešām veicina sabiedrībā kopējo izpratni par to, kā mēs dzīvojām. Jo informācija ir tā kā asinis, kas plūst cauri mūsu sabiedrības dzīslām. Tas ir tas, kur tu gribi vai negribi, bet tu tomēr to saņem. Un tas, kādas kvalitātes tās asins, cik viņas ir veselas, cik viņas ir tiešām nodrošina mūsu tās dzīvības funkcijas, kā sabiedrībai, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tāpēc katrs šāds podcasts, katrs zināšanas cilvēku, ko jūs aicināt, ir tik ārkārtīgi svarīgi. Un, protams, šobrīd dzīvojam laikā, ka informāciju mēs saņemam nevairs no viena televīzijas raidījuma vakarā, kā tas bija, kad es biju bērns, kad bija panorāma. Un tad visa Latvija skatījās panorāmu vai klausījās radio vienu staciju. Un tad apmēram visi dzīvoja vienotā informācijas telpā. Tagad tās robežas tiešām vairs nav, un mēs saņemam un dalamies ar informāciju itin visur. Telefonos, sarunās, izziņās,
Snapchat ziņās, viss kā vien iespējams. Un tās ziņas, protams, pārklāja visu pasauli. Nav jau informācijas telpai, nav robežas. Un ar katru valodu, ko mēs iemācāmies, ar katru mākslīgā intelekta funkciju, kas dara vieglāku gan tulkošanu, gan pārveidošanu, gan atpazīšanu. Protams, ka tas sarežģīja mūsu iespējas saprast, vai šī daļa informācijas tiešām ir uzticama, vai tas ir kaut kas tāds, kas ir patiesība, kas ir fakti, vai es te uzticos, bet rada savukārt vieglāku to emocionālo pieķeršanos kaut kam. Jo, protams, liela daļa visu dezinformācijas kampaņu tiek veiktas ar mērķi jau nostiprināt kaut kādus esošos aizspriedumus, esošos uzskatus, ja? Vai vienkārši tos mūsu viedokļus par kaut kādām lietām, kam mēs gribam ticēt. Ja? Un to mēs redzam diezgan daudzās situācijās šobrīd. Un tāpēc es domāju, teiksim, melns uz balta šis podcasts un tie cilvēki, ko jūs plānojat aicināt, īstenībā aizpildīs to svarīgo funkciju, kad runās gan par tiem avotiem, kas ir uzticami, gan par veidiem, kā, teiksim, mūsu ienaidnieki vai tie, kas grib mūs ievainot, izplata dezinformāciju, bet arī palīdzēs mums visiem, teiksim, vienkārši saprast, kas tiešām notiek, kur ir tie patiesības graudi vai kur ir tie tādi uzticamie avoti, uz ko mēs varam paļauties. Tā kā es tiešām priecājos par šo ielūgumu un paldies, ka jūs to dariet. Tagad par Somiju-Zviedriju. Atvainojiet, tas bija garš ievads jūsu īsam jautājumam. Mēs nevaram izvietot raidījumu pieteikumā. Kompliments, jā. Tas bija ļoti labi. Tātad Somija-Zviedrija un NATO. Somija-Zviedrija, protams, iesniedz pieteikumu kopīgi, un pirmie soļi bija kopīgi, un to jūs atceraties, tas bija pagājušā gadā, jau NATO Madrides samitā, kur Somija-Zviedrija, Turcija radīja to trīspusējo vienošanos par to, ka tiks veidotās darba grupas, lai atrisinātu tos jautājumus, kas Turcijai bija palikuši, ko tā bija izidentificējusi uzņemšanas procesā, kas Turcijai bija svarīgi. Un tie bija saistīti pamatā ar dažādu terorismu saistītiem aspektiem. Un tādā ziņā mēs visi atceramies, Somija, protams, tos jautājumus atrisināja daudz ātrāk, bet ar Zviedriju un Turciju process turpinājās. Jā. Lūk, un šobrīd pēc pamatota tāda faktoloģiska darba starp abām valstīm, starp Zviedriju un Turciju, Turcijas prezidents ir nodevis ratifikācijai arī Zviedrijas iestāšanās līgumu, jo Somija jau iestājās 4. aprīlī šogad NATO dzimšanas dienā NATO. Un varam paredzēt, ka visai drīz arī būs nākamie soļi. Tā kā nav tāda priekšnoteikuma, ka valstīm ir jāiestājas kopā, ka būtu kaut kāda bloku izņemšana. Lai arī tad, kad mēs paši iestājāmies, protams, mēs bijām 10 citu valstu grupā, kas tika uzņemtas. Ja? Un tad var šķist, ka tā, bet savukārt pēc mums vēl iestājās Ziemeļmaķedonija 20. gadā un tagad Somija. Tā kā procesi var būt ļoti dažādi. Tomēr cik ļoti Ungārija un Turcija, piemēram, var sabloķēties kopā un nepieļaut to, ka kaut kas notiek tālāk? Par lēmumu pieņemšanu. Ziniet, NATO ir alianses, tie ir sabiedrotie, kas iestājas viens par otru drošību. Tas nav fórums, kurā, teiksim, tiek kaut kādas plānotas, kaut kādas viens pret otru kampaņas vai kaut kādas tur provokācijas vai vēl kaut kādas tur ķildes. Ja? Tā ģimenes, teiksim, kopīgā drošības sajūta ir ļoti izteikta. Tāpēc, protams, kaut kā tur bloķēšanās starp Turciju, Ungāriju vai citas kaut kādas teorijas par to, kāds tur mēģina kaut ko tur izdarīt, ka tas tomēr tādā veidā nestrādā NATO ietvaros. Ja valstīm ir konkrēti jautājumi, kas tām ir jārisina, tad viņas tos risina. Tas notiek tādā racionālā kārtā. Tā kā, jā. No aizkulisēm mēs pat saņēmām A4 lapu ar uzrakstu, ka Ungārijas parlaments šobrīd bremzē visu šo procesu. Ungārijas parlamentam jau tas ratifikācijas raksts ticis nodots pirms kāda laika, tā kā gaidām vienkārši, kad viņa to virsīsies uz priekšu. Turcija šobrīd arī ir nodevusi parlamentam, tā kā abās valstīs ir šobrīd vienādā stadijā Zviedrijas ieņemšanas process.
Jā, tad varam doties pie nākamās aktualitātes, kas ir diezgan saistīta jau ar pirmo aktualitāti, un kas ir diezgan populārs dezinformācijas veids, kas nāk no Kremļa, ir par ievadīšu. Orbāns un Putins ir ļoti labi draugi. To mēs redzam arī bildēs, pēc rokas spiedieniem un tā tālāk. Ungārija ir arī NATO dalībvalsts no 99. gada. Ja, piemēram, mēs izspēlējam, ka NATO varētu iedarbināt 5. pantu, kā mēs to sakam, iedarbināt, lai glābtu, piemēram, Latviju, kāda būtu iespējamā Ungārijas ietekme uz NATO lēmumu pieņemšanu? Lēmumi NATO ietvaros tiek pieņemti konsensus kārtībā. Protams, jāatcerās tas, ka ir tā politiskā lēmuma pieņemšana, kas ir Ziemeļatlantijas padome, kas var sanākt pieņemt lēmumus vai nu vēstnieku līmenī. Tāpēc saucās, ka Ziemeļatlantijas padome ir tādā pastāvīgā sesijā, ja, jo jebkurā brīdī ir jābūt spējīgiem sanākt un lemt. Var satikties ministru līmenī un var satikties valsts vadītāju līmenī. Un tas joprojām tā saucās Ziemeļatlantijas padome, kas ir lēmumu pieņēmējas galvenā institūcija. Situācijā, protams, tā kā šobrīd, ka jau kopš 14. gada ir palielinājusies drošības apdraudējumi visām eiroatlantiskajās struktūrās esošām valstīm, visai eiroatlantiskajai telpai, lai arī nav konkrētu militāro draudu pret NATO valstīm. Tomēr tā kopējā situācija ir pasliktinājusies. Un gan politiski, gan militāri, gan civilās struktūras ir paaugstinājušas arī savu gatavību un pārveidojušas to veidu, kā tās praksē nodrošina, tādā dzīvē nodrošina to, lai visas valsts, lai sabiedrības būtu aizsargātas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka gan mūsu aizsardzības spēki, 31 valsts aizsardzības spēki, ir izvietoti citā veidā, jā, tāpēc ir palielinājies aizsardzības spēku militāru personu skaits gan Baltijas valstīs sabiedroto spēks, mūsu pašu Baltijas valstu aizsardzības spēku arī ir palielināti, arī gatavāki. Ir palielināts skaits un pirmo reizi izvietot sabiedroto kaujas grupas Rumānijā, Bulgārijā, jā, Somija, Norvēģija, teiksim, to gatavību Somija vispār pirmo reizi iestājusies NATO, līdz ar to, teiksim, arī tā plānošana ir citādāka. Tas ir viens, teiksim, tas apjoms, ja, kādi spēki, kur atrodas. Otrs, kādi plāni tiek izstrādāti, ja, vai tie ir, aizsardzības plāni, tā ir ļoti specifiska lieta. Vai kā agrāk tie bija plāni, kas bija domāti, lai var aizsūtīt operācijā Afganistānā dažus simtus cilvēku, jā, vai kā šobrīd ir plāni, lai nodrošinātu aizsardzību teritorijām no pirmās apdraudējuma brīža. Jā. Lai tos plānus īstenot, protams, ir vajadzīga komandu struktūra, kur kādi štābi tiek izveidoti, kā šīs vienības savstarpēji sadarbojās, kā tiek nodrošināta apgāde, loģistika, viss. Attiecīgi tās mācības ir pilnīgi cita veida mācības. Ja? Un līdz ar to, teiksim, šī te plānošana, šī te militārā plānošana, aizsardzības plānošana, civil-militārā rīcība, to tiešā veidā Ziemeļatlantijas padome neiespaido, jo tas notiek jau esošā mandāta ietvaros, kas ir dota mūsu aizsardzības spēku komandieriem. Un attiecīgajā brīdī, ņemot vērā, ka nekāda kara darbība nesākas pēkšņi, ja? Tas nav kaut kāds nezināms, neredzams process, kas pēkšņi var notikt, kad tas, piemēram, Krievijas karaspēku kustības pie Ukrainas robežas jau bija redzams pirms tām nedēļām un mēnešiem ilgi, ka viennozīmīgi tā gatavība, tāpēc arī ir augstāka un tāpēc arī citi teiksim, komandu vadības elementi ir parādījušies, kad, teiksim, Sakjūram, tam mūsu augstākajiem militāram komandierim, kas ir Amerikas komandieris, ka viņam arī ir lielākas tiesības, teiksim, laicīgi nodrošināt to brīdinājumu un izlūkspēju, tādu gatavību redzēt, kas notiek otrā robežas pusē un saprast un attiecīgi reaģēt. Tā kā tas ir tāds pasākumu komplekss,
kur nevienmēr būs vajadzīgs, lai nodrošinātu šos preventīvos pasākumus, nevienmēr būs vajadzīgs tieši Ziemeļatlantijas padomes lēmums. Ja? Un arī atcerēsimies, ka 5. pants, slavenais 5. pants NATO, tam priekšā ir 4. pants, ka jebkurai valstī ir tiesības sasaukt konsultācijas, ja tā jūt, ka tās drošība ir apdraudēta. Tā kā kaut kādā krīzes situācijā, tā kā tas bija pagājušā gada 24. februārī, tika sasaukt 4. panta konsultācijas, tika sasaukts uzreiz Ziemeļatlantijas padomes sēde tajā rītā, kur dalība valsts uzreiz jau tad arī uzklausīja gan izlūkdienas, gan militāros kolēģus un vispārējo, un tādā veidā arī tā vienprātība vienkārši tālāk turpināt nodrošināt mūsu drošību un aizsardzību tik panākta. Vienlaikus 5. pants paredz dalību valsts tiesības aizstāvēties. Tas ir balstīts ANO hartā. Jā, arī NATO pamats ir ANO harta. Un tā kā šobrīd Ukraina aizstāvās uz ANO hartas 51. pamata, kas nosaka pašaizsardzības tiesības, arī NATO 5. panta pamatā ir šis ANO hartas 51. pants, ja, kad pašaizsardzības tiesības. Un tas, ko 5. pants saka, ka valstīm ir tiesības aizstāvēties individuāli vai kolektīvi, ja, un tās būs valstu izvēles, tās valsts, kas tiek apdraudētas, ja, vai saukt Ziemeļatlantijas padomu, vai šo 5. pantu aktivizēt vai nē. Bet tā palīdzība, tas valstu pienākums sniegt palīdzību, ko 5. pants paredz, pastāv neatkarīgi no tā, vai tiek sasaukta Ziemeļatlantijas padome. Ja, tā kā tur ir vairāki tie līmeņi tajā 5. pantā, ja, tas nav tikai tas, ka tikai tad, ja 5. pants ir Ziemeļatlantijas padome kaut ko sanāk un lemj, tai palīdzībai ir jātiek sniegtai arī pirms tam, un tas ir tas, ko 5. pants paredz. Vai tas ir individuāli, vai kolektīvi, vai grupās, tas ir nākamais jautājums. Ja. Tā kā tur tā 5. panta ietvaros to uzmanīgi palasot, es gribētu teikt, ka mums nav šaubu par to, ka sabiedrotie situācijā, ja tas būs vajadzīgs palīdzība tiek sniegta, tā tiks sniegta laicīgi, pamatoti un pietiekoši apjomā. Piemēram, mēs runājam par bruņotu konfliktu, mēs runājam par fizisku, bet vai tas viss darbojās arī hibrīdu uzbrukuma milzīga gadījumā? Jā, atkal tas tāda teorētiskošana ir samērā apgrūtināta šajā situācijā, bet visos scenārijos, visos mācības scenārijos šobrīd tiek ņemt vērā arī hibrīdie scenāriji, respektīvi, vai tie ir uzbrukumi kritiskai infrastruktūrai, vai tie ir uzbrukumi kiberuzbrukumi, teiksim, kaut kādām specifiskām iestādēm vai informatīvie uzbrukumi. Tie visi šobrīd visos scenārijos tiek iekļauti, jo, un to mēs skaidri redzam, var pastāvēt hibrīdu uzbrukums bez kinētiska bruņota spēka piemērošanas, jo, piemēram, informatīvi uzbrukumi pret mums notiek visu laiku pastāvīgi. Kiberuzbrukumi pie mums notiek visu laiku. Jā. Tas nenozīmē, ka tur ir iesaistīts tieši kinētisks spēks. Jā, un tas nenozīmē, ka tur ir vajadzīgs, teiksim, kaut kāds plašāka bruņota spēka iesaist. Bet tas, ka tā sabiedrības noturība, ka tās zināšanas, individuālas, kolektīvas ir arvien jāpalielina un prasmes, kā identificēt un kā pretoties tam, tas ir fakts. Mums ir arī daži piemēri. Protams, ka viena no vietām, kur izplatās dažādā dezinformācija par Latvijas drošību, Latvijas spējām, Latvijas sabiedroto spējām, ir piemēram Twitter vide vai X vide, vai kā vēl var nosaukt šo Ilona Maska pārņemto lietotni. Un, piemēram, ir kāds konts, kuru mēs varam apskatīt šeit uz ekrāna, arī raidījuma skatītāji to var redzēt, kas raksta par to, kā tautieši ļoti romantiski izsakoties par karu Latvijā, domājot, ka uzbruks aizstāvēsimies, viss būs labi, un tad izplata viedokli, ka ja Latvijai uzbruktu, tā kā uzbruk Ukrainai, Rīga okupētu 1 dienas laikā, Liepāja 2 dienu laikā. Un tad uzreiz, protams, arī tiek jautāts, kā tad mēs varētu apturēt 250,000 ar visu veidu bruņojumu. Tur zem šī tvīta bija ļoti liels prieks redzēt to, ka arī cilvēki saprot lietas, bet kā tu komentētu šādus izteikumus, kur tiek spekulēts par to, cik ātrā laikā kāds no austrumu robežas tiks līdz Rīgai, līdz Liepājai, un ka neviens jau viņus tur neturēs ciet? Es droši vien nekomentēšu, neveltīšu uzmanību šim specifiskajam tvītam. Tas cilvēks nav sevi identificējis, ir kaut kādi anonīmi konti, kas jau
uzreiz rada neusticību. Vismaz man cilvēki, kas nespēja sevi identificēt un paust viedokļus un pamatot viņus, bet dara to anonīmi, nevar tikt uztvērti par uzticamiem avotiem. Tas būtu pirmais punkts. Otrs, protams, tiek izplatīti kaut kādi narratīvi, kas atbilst no vienas puses ļoti populāriem, viss ir slikti, tādam sūdzēšanās narratīvam, ja, kas, protams, neatsver to, ka pamatot kritika vienmēr ir vajadzīga. Ja. Bet no otras puses pastāvīgi noskaņoties uz to, ka viss ir slikti Latvijā un neredzēt un nemēģināt saskatīt to, kas patiesībā notiek, ir arī daļa no tādas kampaņas. Ja? Runājot par kaut kādu karaspēku skaitu pie mūsu robežām, runājot par to, kādā veidā, cik ātri kaut kādas lietas var notikt, atcerēsimies, kā šobrīd tās izlūkspējas gan mūsu iestādēm, gan NATO sabiedrotajiem, gan arī privātā sektora tehnoloģiju kompānijām šīs spējas redzēt to, kādas vienalga militāra personu kustības, tehnikas kustības, pārvietošanās vai kaut kas cits notiek otrā pusē Latvijas vai kādu citu valstu robežai, tas spējas ir milzīgas. Jā, un domāt par to, ka kaut kāds liels militāru personu skaits var tikt izvietot pie mūsu robežas bez mūsu zināšanas, un to, ka tas ir jādara ilgā laika posmā pietiekoši. Jā. Vēlreiz atgādināšu, atcerēsimies, ka mēs skaidri visi redzējām, kas notika pie Ukrainas robežām, kā Krievija vairāk mēnešu laikā pārvietoja savus karaspēkus, tehnikas, militāros hospitājus un tā tālāk. Un tāpēc tie brīdinājumi par to, ka tas Krievijas uzbrukums ir reāls un ka tas bija faktoloģiski pamatots. Tas jau nebija, ka kāds kaut ko ir izdomājis, ka tagad būs uzbrukums. Nē, jo tādas spējas pārvietojot un tādas tehnikas vienības un, piemēram, kā es teicu, militāros hospitāļus, asins rezerves un visu pārējo, to normālu mācību laikā nedara. Jā, tas nav kaut kas tāds, kas notiek militāro mācību laikā tādā apjomā. Tā kā runājot par to, kas var notikt pie Latvijas robežas otrā pusē, tāpēc jau ir tās izlūkspējas, tāpēc jau ir tās tehnoloģiskās visas lietas jātīsta, nepieciešamība saprast, kas notiek, kur un ko un kas ir vajadzīgs. Un to sauc NATO slangā, to sauc par indications and warnings, jeb indikācijas un brīdinājumi. Tā ir vesela sistēma, jā, kad, teiksim, tu redzi, kas notiek ar sauszemes, kas notiek ar gaisu, ar jūru, ar zināmu spēju pārvietošanu, jā, vienalga, vai tās ir kaut kādas raķešu vai kādas citas vienības un tā tālāk. Un to mūsu aizsardzības kolēģi sabiedrotie ļoti attīstījuši un tur ir tālāk tā sistēma. Ja kaut kādas kustības notiek, ja kaut kādi indikātori un brīdinājumi, teiksim, parādās aktuālāk, ja pāriet no zaļa uz zeltainu vai sarkanu, tad arī seko tā nākamā atbildes kustība, ja, ko pretī. Jā, un ir pašsaprotami, ka mēs noteikti šādā situācijā nebūtu neplikti vieni. Tomēr nedaudz atratējot atpakaļ pie aktualitātēm, mums palika viena, kas šonadēļ, un man šķiet arī pagājušajā nedēļā, vēl pirms tam izpelnījās uzmanību, un runa ir par Baltic Connector. 8. oktobrī tika atklāti bojājumi šim cauruļu vadam, kas savieno Igauniju un Somiju. Un šobrīd izmeklēšana vēl turpinās. Visticamāk, brīdī, kad iznāks šis melns uz balta, būs atkal vēl kaut kas jauns, vēl kaut kāda jauna atklājuma, kāds būs kārtīgi aplūkojis šo ankuru un tā tālāk. Bet viens no izteikumiem, kas, protams, pievērst cilvēku uzmanību, bija valsts prezidenta Edgara Rinkēviča teiktais, ka šādu incidentu gadījumā, ja tie kļūtu vairāk un tam līdzīgi, NATO vajadzētu slēgt Baltijas jūru. Vai tas ir reāli? Jo, piemēram, medijiem šis ļoti patika, to ēda kā gardu kūku. Tad vakar vēl bija tāds virsraksts par to, ka augstais karš Baltijas jūrā numur 2 un tam līdzīgi. Vai tiešām NATO var vienkārši aiztaisīt Baltijas jūru un viss? Ziniet, atkal es nekomentēšu kaut kādas teorētiskas iespējas, ja, jo tas atkal būtu kaut kas, kas ir jālēm konkrētā situācijā pie konkrētām vajadzībām ar konkrētu mērķi un tā tālāk. Un tīri teorētiski tā atbilde ir jā, bet es saku, tas nav kaut kas tāds, kas šobrīd tiek lēmts.
Un pa to laikā jūs teicāt, Somijas kolēģi veic izmeklēšanu, izplat arī vairāk informācijas sabiedrībā, kas ir pareizais veids, kā tiešām pārvarēt kaut kādas manipulācijas, ko gan Krievijas, gan citi mēdīji veic par to, kas tur īsti ir bijis. Un šobrīd jau mēs ar faktu palīdzību, ko Somijas Igaunijas kolēģi ir izplatījuši, redzam, ka tas visticamāk ir bijis Ķīnas kuģis. Jau ir izplatīts gan fotogrāfijas, gan arī parādīts kādā maršrutā, kā tas kuģa ankurs, kur to vadu ir vilcis, un kā tas viss ir vairāk kilometru garumā arī apzināti noticis. Tā kā tur būs, ko arī Somijas kolēģi teikuši, tur būs darbs ar Ķīnas kolēģiem, tiesība aizsargājuši iestāžu starpā un ar kuģniecībām, lai saprastu, kas ir bijis tas nodoms, jo fakts ir viens, bet kas ir tas nodoms, vai tā ir neuzmanība, vai tas ir kaut kas vairāk. Viennozīmīgi tur informācija vēl sekos, tā kā zināsim, es domāju, pietiekoši drīz. Un tas ir ļoti, ļoti apsveicami, ka Somijas iestādes tiešām pietiekoši caurspīdīgi, transparenti šo informāciju arī izplata ar konkrētiem faktiem un fotogrāfijām, lai sabiedrībai būtu iespēja pārliecināties, kas tur īsti bijis. Gatavojoties šim raidījumam, šīs aktualitātes nebija vienīgais mājasdarbs, ko mēs sagatavojām. Un ar Montu mums arī ir tādi kā narratīvi par NATO Latvijas kontekstā, kurus mēs vēlētos, lai tu atspēko. Aha. Labi. Gatavība. Labi. Jā, tas tāds mazs mājas darbs, kuru jūs aizmirsāt izpildīt, bet būs jāizpilda tagad. Vai man bija tiešām kaut kas jāizpilda? Nē. Es domāju, ka nemēdz tādu baigi ļoti bieži aizmirst. Pirmais no narratīviem ir NATO mūs neaizsargās. Vai sabiedrotie nespēs vienoties par Latvijas aizsargāšanu? Jeb NATO un ASV neriskēs Trešo pasaules karu sākt un lietot kodolieročus pret Krieviju, lai ja tā uzbruk Baltijas valstīm. Kā jūs atspēkot šo narratīvu? NATO mūs neaizstāvēs. Mēs esam NATO. Latvija ir NATO. Tātad mēs sevi aizstāvēsim. Es pieņemu. Ja, pirmām kārtām. Otrs, protams, mēs to darām kopā ar sabiedrotajiem. Trešais, tas NATO pamatu uzdevums un Latvijas kā NATO dalībvalsts pamatu uzdevums ir nodrošināt atturēšanu, jeb angliski to sauc par deterrence, tādā apjomā, lai nevienam nerastos vēlme kaut kādā veidā mūs apdraudēt militāri. Un tāpēc, tā kā mēs šodien arī agrāk diskutējām, palielinoties kopējiem draudiem Eiroatlantiskajai telpai un, teiksim, Krievijas iebrukums Ukrainā bija konkrēts izpaudums, kas ietekmē arī NATO valstu drošību, ir izvietot papildus spēki, jauna veida spējas, citas komandu vadības, daudz ātrākas, īsākas pavēles, lielākas pilnvaras sakjūram, jeb NATO augstākajiem komandierim, rīkoties konkrētās situācijās. Un tas kopumā rada to atturēšanas tādu paketi, ja, kas parāda spēku, kas parāda vēlmi aizstāvēt, jo atturēšanas esence, atturēšanas būtība ir griba un spējas. Ja. Un šie pasākumi, ko mēs kopā esam veikuši NATO ietvaros, bet arī ar plašākiem sabiedrotajiem, skaidri parāda gan to vienotību, gribu un spējas, kas mums kā NATO dalību valstīm ir. Un es domāju, pilnīgi skaidrs, ka Krievijai ir redzams arī no visām mācībām un teiksim, no tā dalību valstu vienotības, ka tur nekāda pārpratuma būt nevar. Paldies. Pirmais ir gatavs. Mums ir vēl. Jā, it īpaši Krievijas dezinformācijas narratīvs, viens no populārākajiem ir, ka mēs esam NATO spēļmantiņas. Mēs no vienas okupācijas esam pārgājuši otrā okupācijā, un skat uz mūsu zemes dzīvo Kanādas, Spānijas karavīri. Vai ir tā, ka Latviju vada NATO? Vai mēs esam NATO spēļmantiņas? Vai mēs piederam ASV, Rietumiem un NATO?
Ziniet, īsa atbilde ir nē. Jo tas, ko mēs skaidri zinām, ir, ka, protams, ka Latvijā lēmums pieņem mūsu Satversmes ietvaros parlaments, Saeima un valdība, un tad attiecīgi, teiksim, viss pārējais, kas tiek darīts, ir saskaņā ar tomēr mēs esam tiesiska valsts un visiem tiem likumiem. Un otrs ir tas, ka, protams, mēs arī skaidri saprotam, ka mūsu drošības intereses ir ļoti cieši sasaistīts ar pārējiem sabiedrotajiem. Un tas, protams, tā 40. gada okupācija, tas 39. gada Molotovu-Ribbentropa pakts ir tieši veids, kas, es domāju, mūsu sabiedrībai ir bijis tas pamats, lai saprastu, ka drošība kopā ar citiem sabiedrotiem tā visciešākā civil-militāro spēju attīstība, mācības, sadarbība, lai arī demonstrētu to, ka mēs esam plašākā valstu kopībā, kas par mums iestājas un par ko mēs iestājamies. Jo mēs jau arī dodam drošībai. Tas, ka mūsu spēki ir Kosovā, tiek ļoti augsts novērtēts no mūsu citu valstu, kas atrodas tajā reģionā puses. Tā kā mēs esam gan drošības guvēji, gan devēji, un tas ir tas veids, kā NATO ietvaros tas strādā. Jā, nākamais būs tāds, ko Kremlis vairāk kārt ir sacījis, un no Kremļa šis ir nācis kā apsūdzība NATO, un ka NATO gatavojas iebrukumam Krievijā, NATO grib Krievijas teritoriju, ielens Krieviju, un Kremlis ir apsūdzējis NATO un Rietumus par Trešā pasaules kara tuvošanos, jo tas veicina teroru Krievijas pierobežas reģionos. Šo visu lasot jau nevar atturēties no smaida, bet tomēr kā mēs atspēkojam šādu naratīvu, ka NATO vēlas iebrukt Krievijā? NATO ir aizsardzības organizācija, un tas ir atkal tā organizācijas būtība. Tas ir NATO statūtos, NATO hartā iekšā. Un to, teiksim, Krievija izmanto, protams, savus propagandas mērķiem. Tas, ka viņi to dara, to mēs novērst vai aizliegt nevaram. Es domāju, mums svarīgi ir apzināties, kā mūsu atturēšanas spēju, aizsardzības spēja, un ka tā ikdienas darbība ar sabiedrotiem ir vērsta to, lai saprastu, lai redzētu, ko Krievija dara, lai redzētu tās spējas, lai redzētu tās nodomus gan mūsu pierobežā, Krievijas teritorijā, gan citur, un nodrošināt, ka nepieciešamības gadījumā mēs spējam veikt nepieciešamo, lai draudus novērstu. Jā, un visbeidzot arī ceturtais naratīvs, kur Krievija ir apgalvojusi, ka NATO reiz ir solījis nepaplašināties, neuzņemt Latviju NATO, un tas ir noticis 90. gadā, kad tika dots solījums Gorbačovam, NATO nepaplašināsies. Un no tā ir izrietējis tas, ka Krievija šo NATO paplašināšanos uz austrumu pusi dēvē par NATO agresiju, solījumu nepildīšanu. Kā mēs varam atspēkot šo, ka NATO ir solījis nepaplašināties, neiet tālāk uz austrumiem? Arī Gorbačovs pats, bet arī citi, kas bija tajā sarunās, skaidri pasaka, ka tādi solījumi nav bijuši doti, jo neviens nevar dot tādu solījumus par suverēnām valstīm. Tā kā tas ir pilnīgi skaidrs. Otrs ir tas, tā droši vien Krievija var vainot sevi, ka valstis, kas robežojas ar Krieviju, vēlas iestāties NATO un nejūtās drošas esot pie Krievijas robežām un esot ārpus NATO. Un to jau mēs redzam, tas nebija tikai Baltijas valstu gadījumā vai Polijas gadījumā. Arī Austrumvācija beigās apvienojoties Vācijai, viss Vācija tika iekļauta NATO. Un Somija šogad iestājās NATO. Un Zviedrija, kas ir bijusi apzināti neitrāla valsts, apzināta valsts izvēlēsies militāro neutralitāti, nevis neitrāla tādā politiskā nozīmē, jo Eiropas Savienībā iestājoties Zviedrija, protams, apzināti izvēlējās arī iestāties par citām valstīm. Bet viennozīmīgi tas, ka Krievijas agresija pret Ukrainu jau 14. gadā, pirms tam Krievijas rīcība Grūzijā, tas veids, kā tika destabilizēta Moldova un Krievijas rīcība citur, ir bijis pamats motivējoša darbība, kas nosaka to, ka valsts vēlas tomēr iestāties NATO, jo viņas tic, ka NATO ir tā organizācija, kuras ietvaros sabiedrotie vislabāk sastrādājas, kur ir civilās militārās spējas, lai viens otru aizstāvētu. Jā, paldies par šo naratīvu atspēkošanu gan no manis, gan no Montes. Un kopsavilkot, es domāju, ka mēs vienmēr varētu atcerēties to, ka NATO nav agresīva alianse.
Tur nav agresijas, tur nav mēģinājumu pārņemt. Uzbrukumus citām valstīm mēs neplānojam. Jā, tas nav NATO mērķis īsti. Ja kāds par to šaubās, var palasīt. Man šķiet, ka NATO ir diezgan pārskatāma mājaslapa, un ja kāds grib izzināt NATO, tad var mesties iekšā un izpētīt. Un aicinu tevi pēc šī raidījuma noskatīšanās apmeklēt mājaslapu melnsuzbalta.lv. Tur ir arī iespēja ziņot par dezinformācijas gadījumiem un aizdomīgu saturu sociālo mediju platformās. Melnsuzbalta.lv augšā ir tāda podziņa. Ļoti viegli to ir pamanīt. Krāsu jūklī nevar apmaldīties, mēs to garantējam un ceram, ka kļūs arī par sekotāju visām šīm Melnsuzbalta aktivitātēm. Ja gadījumā tu joprojām neesi izpratis, ko dara Melnsuzbalta, Monta var mums visiem to atgādināt. Melnsuzbalta kampaņa ir veidota, lai mēs kopā atpazītu dezinformāciju, tos lietotos materiālus, naratīvus, veidus un neiekristu dezinformācijas slazdā. Mēs runāsim par tādām tēmām, kā atpazīt sazvērestības teorijas, kādas varētu būt to mērķi un kas tās izplata. Mēs runāsim par krāpniecības kampaņām un ne tikai. Lasi, klausies un skaties mūsu kampaņu Melns uz balta, esi klāt, esi klātesošs un nenotici dezinformācijai. Atgādinu arī to, ka Montai līdz var sekot melu medniekos, kur tiek atspēkoti dažādi dezinformācijas veidi un tiek pastāstīts, kā par ko būt pārliecinātākam, lietojot gan sociālos tīklus, gan citas informācijas avotus. Un no manas puses liels paldies vēlreiz Valsts kancelējas komandai par Melns uz balta, par citām kampaņām. Vēlreiz NATO ir ļoti svarīgi, ka mūsu sabiedrības zina, kur atrast uzticamu informāciju, ka tām ir prasmes, šīs informācijas higienas prasmes, kā identificēt gan to, kad viņus mēģina iespaidot individus, gan saprast, kādā veidā rīkoties, ja viņi redz apzināti tādas kampaņas, kas pēc cilvēkiem tiek vērstas. Bet arī, protams, kā individi mēs gribam, lai tāpat kā mēs zinām, ko mēs ēdam, un ka tā produkcija mūs nesaindēs, kā arī mūsu prātus tomēr un mūsu bērnu prātus nesaindēs no ārpuses. Un tāpēc katram no mums ir loma, lai Melns uz balta būtu sekmīgs, bet arī, lai mēs visi dzīvotu tādā veselīgā informācijas vidē. Vēlreiz paldies! Paldies arī tev, Baiba! Paldies tev, Monta! Un uz tikšanos nākamajā Melns uz balta raidījumā.